Я, знаете ли, все наблюдаю за латышскими комментариями под публикациями, но на такие противоречивые темы. Вот, например, премьерка сообщила нам, что мы все решением ее и ее друзей выделим 10 миллионов евро Украине на оборону. И посмотрите, какие комментарии, которые, кстати, собирают лайков больше, чем сама публикация. Elīna raksta, kāpēc šo naudu nevar piešķirt mūsu valsts iedzīvotājiem, medicīnai, izglītībai, labāk vispār nepaziņotu mums šādus lēmumus. Dusmas par mūsu valdību. 1,3 tūkstots laiku. Ramona raksta, nu kā jums rauna nav? Kādai Ukrainai? Latvijā bērniem vāc ziedojumus ārstēšanai no tautas. Pensionāri dzīvo pusbadā. Jums sveša tauta svarīgāka par savu. Kam jūs lienat dibinā? Savai tautai jāpalīdz. Dusmu nepietiek uz jums visiem. Mairita piebilst, ka kā var bez tautas atļaujas piešķirt naudu. Tikko izlasīju, ka NVD samazinājusi līdzekļus veselības aprūpas pakalpojumiem visās iestādēs. Nopelnīja vispirms, nevis zīmējoties visādos ES saietos un olimpiādē. Oskars. Kas tas? Kāda vēlme pēc atkal jāziedo? Vai tiešām mūsu valstī nav problēmu? Ir un kā vēl ir. Ģimenēm pabalsti netiek pacelti, pensionāriem nekā, bet Ukrainai lūdzu. Par ko Ukrainai? Mēs esam kaut kādā veidā paņemuši Ukrainu savā paspārnē un tā tālāk. Lūdis raksta kaut ko necenzurētu. Ну, lai ir. Я что хочу сказать, ну ничего себе, как много стало вот этих ватных латышей, всех этих Улдисов, Рамон, Майрит, которые в открытую выступают против поддержки Украины за наш с вами счет. Вот недаром это опубликованная недавно карта Службы госбезопасности, которая показывает концентрацию так называемых прокремлевских, пророссийских комментариев по Латвии. Она правдивая. Вот не в Даугавпилсе живут все ватники, вот не в Даугавпилсе.